Jā, mans ceļš līdz A kategorijai ir pavisam vienkārši. Es izlasīju grāmatu. Es zinu, ka varbūt tas nav populārākais ceļš, bet tas bija mans ceļš. Es izlasīju grāmatu, tur bija viena nodaļa par moci. Tā ideja tāda, ka katram vīrietim dzīvē kaut kādu laika periodu jāpabrauc ar moci, un tas man iedvesmoja. Un pavasarī nolēmu iestāties motoskolā, un tā es arī nokārtoju vasaras vidū, nokārtoju A kategoriju. Man jau no bērnības ir patikuši motocikli, un manos 14 gados mans pirmais divriteņu braucamais rīks ar motoru bija motoroloris. Vienmēr es biju sapņojis par ko lielāku un jaudīgāku. Sāksim ar to, ka man pieredzes nebija vispār nekādas ar motociklu agrāk. Vienīgais, kas man bija mopeds Delta. Kaut kādos pusauģa gados, līdz ar to tas viss man bija pilnīgi jauns. Braukt ar motociklu es gribēju jau sākot no kaut kādiem 20 gadiem, kad es atnācu mācīties uz Rīgu, un šeit moči, protams, bija daudz vairāk nekā Alūksnē. Bet kaut kā ar studijām un darbu kopā to visu nesanāca tajā brīdī apvienot, un tad pagājušajā gadā es nolēmu, ka ir tas īstais laiks un ka vajag vismaz pamēģināt. Principā ar motociklu esmu vēlējies braukt jau no bērnības, kad lielu iespēju man atstāja tas, ka tētim pašam bija motocikls, un tad arī viņš mūs ar motociklu vizināja. Un tad, pirms 2 gadiem apstākļi sakti tā, ka es varu arī iestāties motoskolā un arī nolikt tiesības.